Sveicināti, dārgie radio klausītāji un jaunieši raidījumā Vērtību kompas raidījums, kurā mēs runājam par aktuālajām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu vērtību un dzīves kompasu. Tu vari piedalīties šī raidījuma tapšanā, tāpēc tur atstāt kādu atsauksmi vai ierosinājumu vai arī jautājumu dodoties uz e.uz/slīpsvītra vērtību kompas. Šī raidījumā mēs runāsim par aicinājumu un darbu. Kāda ir Dieva griba mūsu dzīvei, kā mums strādāt un kā tas izskatās mūsu arī ikdienā. Nākamajā raidījumā mēs aplūkosim praktiskus soļus nākotnes profesijas izvēlei. Pirmkārt, svarīgi ir aplūkot aicinājuma tēmu. Par šo es ņemšu pamatu no grāmatas, kur ir uzrakstījis Džīns Edvards Vīts, kur saucās Dievs darbībā. Ja tev šī tēma interesē, tad to tu vari arī iegādāties un palasīt precīzāk, ko Dievs saka par aicinājumu katrā mūsu dzīves sfērā. Tad mēs paplūkosim, uz ko tad Dievs mūs tieši aicina. Kāda ir viņa griba? Šis ir tāds jautājums, ar ko es bieži saskaros jauniešu vidē, un viņš tāds svarīgi ir viņu izprast, lai mēs saprastu, kāda Dievs darbojas un ko viņš grib redzēt mūsu dzīvē. Mums katram ir vairāki aicinājumi, un tie ir visas dzīves garumā, un parasti tie arī mainās. Es došu pāris piemērus. Piemēram, tagad tu esi arī Latvijas pilsonis, tu esi students, kaut kad vai arī tagad tu arī strādā, tu būsi arī laulāts draugs, un pēc kāda laika arī tēvs vai māte, un tā tālāk pēc tam būsi vectēvs, vecmamma, varbūt būsi priekšnieks, vai tas ir brālis un māsa, un tā tālāk. Sanāk, katrā savā dzīves posmā tev ir dažādi aicinājumi, un nereti tie ir pat vairāki. Tie var būt pat līdz 10 dažādiem aicinājumiem, kur tu esi arī aicināts savā dzīvē. Un Dievam un Bībelē ir daļa pie katra no tā, pie šiem visiem aicinājumiem. Es pagājušajā raidījumā minēju, ka Dievs vēlas lietot cilvēkus. Dievs varētu likt maizei nokrist no debesīm, viņš varētu likt arī bērniem ģimenē uzrasties. Viņš varētu pats likt cilvēkiem nākt pie ticības. Bet caur šo visu, caur to ikdienišķo, caur to, ko daram mēs, cilvēki var redzēt mūsos Jēzu. Luters ir teicis, ka aicinājums ir Dieva maska. Jebšu, ka Dievs var paslēpties caur cilvēkiem darba vietā, ģimenē, baznīcā, sabiedrībā, tādā ziņā, ka tu vari būt Jēzus spogulis caur tām lietām. Un ja Dievs tās visas lietas vienkārši uzburtu vai pats izdarītu, tad tu nevarētu redzēt to Jēzus bildi, to Jēzus darbošanos caur tevi tieši. Nereti mēs meklējam mistiku, mēs gribam piedzīvot brīnumus ar Dievu, tādus pārdabiskus veidus, kā Dievs gādā. Mums gribas, lai ēdiens pavairojas, kā to Jēzus runāja. Mums gribas, lai mēs tiktu maģiski dziedināti, lai maģiski kaut kādā ziņā nauda kristu no debesīm un citas lietas. Mums bieži liekas, ka Dievs darbojas tikai šādā noslēpumainā veidā, ka Dievs, kad mēs viņu lūdzam, vai nu viņš reizēm tikai darbojas pārdabiskā veidā, vai nu viņš nedarbojas nemaz. Bet ikdienā, un godīgi sakot arī Bībelē, bieži mēs redzam, ka tas notiek tieši pretēji, ka Dievs darbojas parastā veidā. Dievs parūpējas, viņš gādā, bet tas vienmēr, es teikšu, 95% gadiem vai pat vēl biežāk, darbojas caur cilvēkiem. Vienmēr ir iesaistīts cilvēks tanī visā. Un tagad mēs runāsim šeit par darbiem, un visu pārējo ir svarīgi arī pateikt, ka ticības ziņā, žēlstības ziņā Dievs ir izdarījis visu. Ar darbiem mēs nevaram nopelnīt no Dieva neko, tāpēc to sauc par žēlstību. Mums tā ir uzdāvināta, un darbi nav nepieciešami, lai varētu iemantot debesu valstību. To es vēlos uzsvērt, bet kāpēc darbi ir vajadzīgi? Kāpēc mēs esam vēl uz šīs zemes? Un to es pieskāros arī runājot par evanģelizāciju, ka darbi ir nepieciešami, jo ir arī citi cilvēki uz šīs zemes. Ja tu būtu viens pats, tad Dievs varētu arī visu darīt, un to nebūtu nepieciešams runāt un darīt lietas, un tādā ziņā kalpot citiem, jo nebūtu citam, kuram kalpot. Bet tikko kā ir vēl kāds cilvēks uz šīs zemes, tu esi tas veids, kā Kristus var caur tevi darboties. Tu kļūsti par Kristus spoguli, un viņš paslēpjas tevī caur to, ko tu dari.
Tā kā Jēzus kalpoja šīs zemes, viņš strādāja ar savām rokām, viņš būtu varējis sev uztaisīt maizi no akmeņiem, viņš būtu varējis dziedināt visus cilvēkus no attāluma un pat nepakustoties, pakustināt vienu mazo pirkstiņu. Viņš būtu varējis teleportēties un darīt visas pārējās lietas, bet viņš to nedarīja. Viņš pacietīgi arī 30 gadus garumā mācījās lietas un arī strādāja. Kaut arī viņš būtu tiešām varējis nestrādāt, nedarīt neko, bet viņš to darīja tāpēc, lai cilvēku varētu redzēt Dievu viņā, kā Dievs darbojas pavisam praktiskā veidā. Un tāpēc daži pat jauca Jēzu un teica, tas nav Dieva dēls, tas ir Jāzepa dēls. Vai ne, ka viņš pat tā kā cilvēks bija, bet reizē bija arī dievišķis. Un to Dievs grib arī redzēt caur mums. Un ar to mēs arī tad sāksim, tas tāds mūsu pamats tam visam, ka Dievs grib izmantot cilvēku. Un redzējā, šie darbi kalpo cilvēkiem. Un tāpēc mums katram ir dots aicinājums, un tas ir dots nevis tādēļ, lai mēs varētu izpelnīties kaut ko Dieva priekšā, nevis tāpēc, lai mēs būtu labāki, bet aicinājums mums ir dots tajās jomās, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Jo šie darbi, ko mēs darām, viņi reāli palīdz. Viņi tiešām kādam palīdz. Un tīpaši, ja mēs tos darām Kristus mīlestībā. Un šī pasaulē mēs nedzīvojam vieni, un mēs visi esam piedzīvojuši, ka mums notiek tāda došana un ņemšana. Mēs dodam kādas lietas, un mēs arī ņemam. Mēs nevarētu iedomāties šo sabiedrību, ja katram būtu jāuzražo visas lietas no nulles. Kāds uztaisa mūsu maizi, kāds aizved mūs ar tramvaju, mēs kalpojam viens otram caur daudzām lietām, un to visu mēs darām mīlestībā. Mēs darām kādas lietas, mēs strādājam, mēs pienesam kādas lietas, un mēs arī ņemam citas lietas. Tāpēc mēs esam viens otram nepieciešami. Un tāpēc Dievs ir apslēpts mūsu aicinājumā mīlot savu tuvāko. Esot tur, kur mēs esam, dodot tiem, un tas tuvākais var būt citi studenti, tie var būt klienti darbā, tie var būt mūsu vecāki un citi cilvēki. Un parasti, kad runā par aicinājumu, tad cilvēki parasti jautā, vai tu esi varbūt arī dzirdējis, jautā, ko tu vēlies darīt? Kas tu gribi nākotnē būt? Un mēs visi esam kā mazi bērni dzirdējuši šo jautājumu, un tās var būt visdažādākās atbildes. Cilvēki reizēm saka, mēs gribam būt astronauti vai vēl kaut kas, bet jautājums jau tiešām var uzreiz par to būt. Mēs paši neizvēlamies savu aicinājumu. Mēs paši neizvēlamies savu aicinājumu. Mēs tajā tiekam ieaicināti, tāpēc to sauc arī par aicinājumu. Mēs nevaram izvēlēties valsti, kurā mēs piedzimsim. Mēs nevaram izvēlēties vecākus, brāļus un māsas. Mēs pat nevaram izvēlēties savu sievu. Tas var likties absurdi, kā mēs taču izvēlamies sievu. Jā, tā ir, bet arī tai sievai ir jāizvēlas mūs. Tas vienmēr ir apusīgi. Mēs nevaram izvēlēties arī darbu. Mēs varam aizsūtīt pat ar visām kvalifikācijām un visu. Mēs varam aizsūtīt mūsu CV 10 kompānijām, varbūt tikai viena atsauksies. Jo viņiem jābūt konkrēti darbinieku trūkumam, viņiem kaut kādām lietām ir jāsakrīt vienkārši. Un tāpēc aicinājums parasti, līdzīgi arī kā šeit, viņu mēs nevaram vienkārši tā izvēlēties. Tāpēc jautāt, kas tu gribi būt, tas ir labs jautājums, bet nevienmēr tas ir realizējums. Un kā tas izpaužās? Es piemēram, saku, es gribu būt astronauts, bet man varbūt pietrūkst īpašību un prasmju šim darbam. Ja tu gribi būt inženieris, bet tev nepadodas matemātika, tad piedod, nesanāks, tas nav tavs aicinājums. Tas ir tik vienkārši. Varbūt tu to ļoti gribētu, bet tev nesanāks. Dievs tevi radījis unikāli, un tas nosaka arī to vislabāk, kādai profesijai tev vajadzētu atsaukties. Katrs no mums ir īpašs. Tev ir īpaši talanti, tev ir īpašas prasmes, intereses, kuras nav citiem. Tas ir vienkārši pārsvarā tev, tas ir unikāls kā sniegpārsliņa. Tāpēc aicinājuma atrašana mūsu dzīvē ir saistīta ar Dieva talantu atrašanu sevī. Un par šo mēs runāsim otrajā reizē. Kā saprast praktiski tos Dieva talantus, tās dotības pēc dažādiem praktiskajiem soļiem, kuri vislabāk varētu tev palīdzēt tavas profesijas izvēlei. Par to tad būs praktiski nākamais raidījums, bet noklausies arī visu šo raidījumu, jo tas ir tāds pamats mūsu tādai ikdienas dzīvei. Es pateikšu kādu piemēru no savas dzīves. Es pabeidzu jūras skolu, bet es nekļuvu par jūrnieku. Kaut arī es būtu varējis iet, bet es vienkārši sapratu, ka tas darbs izpaužās parasti tā, ka tas jūrnieks ir pusgadu prom un ir pusgadu mājās.
un es sapratu, es esmu ģimenes cilvēks. Es tajā brīdī biju sadarinājies, un Dievs deva to, ka es praksi varēju pabeigt arī Rīgā, Rīgas ostā uz tādu maiņas darbu strādājot, un paralēli varēju strādāt un krāt naudu arī kāzām. Un ar to Dievs man ļoti svētīja, un es biju ļoti pateicīgs, ka neko netiku prom, un es sūtīju CV visur. Es nevarēju atrast darbu, un beigās skola iedeva man to darbu. Un tas bija tas veids, kā Dievs parūpējās, teica, zini, šis aicinājums varbūt nav priekš tevis. Tu pats sities kā muša pret stiklu, sūtīja visur CV, brauc pie kompānijām, bet Dievs teica, nē, tas tev laikam nav vajadzīgs. Jā, es izmācījos tur 4 gadus, bet mācības bija interesantas, un es viņus nenožēloju, bet tas nebija vienkārši mans aicinājums. Sakām vārdos 16. nodaļā, 9. pantā stāv rakstīts, cilvēka sirds izdomās sev savu ceļu, bet vienīgi tas kungs pašķir viņa gājumu. Tava sirds var izdomāt to ceļu, kur tu gribi iet, bet tas kungs pašķirs tavu ceļu. Dievs var aizvērt vai atvērt to durvis caur neizdošanos kādos eksāmenos vai tieši pretējs, ka kaut kur citur tu tiec pieņemts darbā, kā tu biji domājis, vai citā skolā, bet tas viss var būt daļa no lielā Dieva plāna. Un to ir svarīgi saprast. Mūsu aicinājums vienmēr ir citu cilvēku rokā. Kā jūs teicu, mēs paši nevaram izbīdīt visas tās lietas. Viss nav atkarīgs tikai no mums. Un mūsu tās iekšējās sajūtas, ka mums liekas, man vajadzētu būt tam vai šim, nedod mums tiesības uz kādu aicinājumu. Piemēram, tas, ka es gribu būt mācītājs, tas nenozīmē uzreiz, ka esmu mācītājs. Vai mūsdienās tāda kontroversiāla tēma, kur saka, ka sieviete grib būt mācītāja, ka Dievs viņai ir devis tādu aicinājumu, bet mēs lasām Bībelē, ka Dieva vārds to īsti neatļauj, jo viņš ir paredzējis citas lietas, kur sievietei būt, un tas ir diezgan skaidri arī pateikts. Un nav arī draudzes pārsvarā, kuras ordinētu sievietes kā mācītājs, tāpēc, ja tev ļoti gribās būt mācītāji, visdrīzāk tas nesanāks, jo tas nav tavs aicinājums, vienalga, ko tavs sajūtas liktu un teiktu tev domāt. Tāpēc tā doma ir atrast to Dieva aicinājumu mūsu dzīvēm, par to būs vairāk arī otrais raidījums. Jā. Kā jau es minēju, par aicinājumu tas mainās. Ir dažādi aicinājumi, un nereti mēs skatāmies uz nākotni. Mēs domājam, es iešu un mācīšos un strādāšu, un tad es būšu kaut kas. Tad, pēc gadiem, tad es būšu vīrs vai sieva. Mēs visu laiku skatāmies uz nākotni, bet tā lieta ir, ka tas aicinājums vienmēr ir tagadnē. Viņš ir tagad un uzreiz. Tagad tu varbūt esi students, tev varbūt ir jāmaksā rēķini, tādā ziņā skolas rēķini, kopmītņu rēķini vai citi rēķini. Varbūt tev ir jāstrādā tagad Boltā, jāpiegādā ēdienas citiem, bet tas ir labi, tas ir tavs aicinājums. Jo caur šo, ka tu esi students, pirmkārt, tu vari būt par gaismu citiem studentiem, kā es jau minēju pagājušajā reizē, un tu vari samaksāt skolas rēķinus, kas uztur šo skolu vai universitāti tur, kur tu esi, un tu vari sniegt caur šo Boltu piegādes darbu dienascho maizi citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka citi cilvēki paļauj uz tevi. Un tev var likties, ka tavs aicinājums ir garlaicīgs, varbūt tagad viņš nav pilnīgs vai kā, bet Dievs tevi izmanto. Tu esi kā tāds atslēgas posms visā lielajā Dieva bildē. Un tāpēc tas ir labi. Aicinājums parādas ikdienišķajās mazajās lietās, tādā uzticamībā, un tu esi tagad aicinājumā, un tagad tu jau pildi savu aicinājumu. Tāpēc tā ir pasaule, kurā mēs esam aicināti. Šī pasaulē, kā es teicu, ja ir tikko kā vēl kāds cilvēks, tā tev parādas aicinājums, un tu esi viņā ieaicināts. Tāpēc mūsu aicinājums mazgāt drēbes, vai taisīt ēdienas, vai satikties ar draugiem, tas reizēm var likties garlaicīgs un vienkāršs un vienveidīgs, bet tas ir tavs aicinājums, uz to tu esi aicināts. Un to ir svarīgi saprast. Un redzot šo, mēs strādāsim un redzēsim visas lietas pavisam citādāk. Ir tā lieta arī, ka nekristieši un kristieši bieži dara vienas un tās pašas lietas. Bieži pat nekristīgo vai kristīgu cilvēku nevar atšķirt darba vidē. Arī no nekristiešiem tiek prasīts, ka viņi nezog, ka viņi nelamājas un nedara citas lietas, jeb šo ētiska labas lietas. Tā arī no mums viņas tiek prasītas, tikai mēs viņas atprasam, jeb šo Dievs atprasa no mums arī šīs lietas. Sanāk, ka gan nekristieša, gan kristieša dzīve var būt ļoti, ļoti līdzīgas. Tas aicinājums var būt ļoti, ļoti līdzīgs, un tāpēc reizē mēs viņu pat nepamanām. Mums liekas, ka mēs viņu neizdzīvojam, jo visi taču tā varbūt dzīvo tavi apkārtēji cilvēki. Bet tā atšķirība ir tā, ka mēs zinām, priekš kā to mēs darām. Mēs to darām priekš mūsu tuvākā.
Dieva dēļ, jo Dievs mūs ir mīlējis, Jēzus ir mums kalpojis, Jēzus ir praktiski palīdzējis mums mūsu dzīvēm, tāpēc mēs to varam darīt citiem. Un to ir svarīgi saprast, un tas izmaina mūsu tādu domāšanas veidu. Un tagad mēs parunāsim par garīgu pret praktisku darbu. Var likties, ka piegādāt ēdienu vai, tīrīt toaletes vai darīt ko citu, ka tas ir tāds necils darbs. Lutera skatījumā tie abi darbi ir vienādi. Un es te pat pastāstīšu kādu piemēru. Es, kad aizbraucu uz Šveici savās studijās, es nezināju no sākuma valodu, biju 9 mēnešus tur ātrāk, un citi, kad es aizgāju, tad es biju kā nekas. Neviens mani nepazīst, neviens nezina, kas es esmu, un visi domā, esmu vēl kaut kāds imigrants no Krievijas, kurš grib Šveices naudu, kurš grib iegūt viņu labklājību, un visi skatījās šķību uz mani, pat arī kristīgā skolā, jo nevienam nepatīk imigranti, īpaši šveiciešiem nepatīk. Un tāpēc arī viena no pirmajām lietām, kur mums iedeva arī strādāt, bija tīrīšana. Vajadzēja katru rītu tīrīt podus, kopīgos podus, gan istabiņu podus, līdz kādiem 10:00, pēc tam vajadzēja klāt gultas, un tad atkal pēcpusdienā vajadzēja iet tīrīt istabiņas un klāt gultas, un tā katru dienu 9 mēnešu garumā, 8 stundas 40 minūtes katru dienu vajadzēja strādāt. Caur šo darbu es iemācījos, kas ir tīrība, sapratu tiešām, kā iztīrīt arī šo telpu, un es sapratu, kas bija tas svarīgākais tajā brīdī, ka tā ir kalpošana, un tā bija tā kalpošana šai skolai. Jo, ja nebūtu cilvēki, kas to dara, ja nebūtu tādi imigranti kā es, vai vienkārši tie studenti, tad tā skola nevarētu strādāt, viņa nevarētu eksistēt. Tas bija tas, kas viņu uzturēja. Un caur to ikdienišķo netīro darbu, caur to visu es varēju iemācīties valodu, iegūt dažādas svētības, iemācīties strādāt, bet galvenokārt varēju kalpot tiem tuvākajiem, tiem cilvēkiem, kas brauc atvaļinājumā, palikt hotelī, vai es varēju kalpot tai skolai, ka viņa varēja izdzīvot fiziski, ka viņiem bija nauda, par ko uzturēt skolu. Un tā bija mana kalpošana, tanī brīdī tas bija mans aicinājums, un tas parādījās dabiskā veidā, ikdienišķās lietās. Reizēm, kā es minēju, mēs gribam piedzīvot tādu mistiku, ka mēs darbojamies tādā veidā, mēs izējām un vedam 10 000 cilvēkus pie ticības, mēs dziedinam pa labi un pa kreisi. Bet padomājiet šo, piemēram, tu esi ārsts, tu izmācies par ārstu, un tu dziedini pacientus. Tu caur to izpildi, varbūt Kristus aicinājumu, tu esi kā kristietis. Un iedomājieties, nāk kāds cilvēks, tas varbūt arī kristietis vai nekristietis, bet viņš ir ļoti nobijies no šīs operācijas, un viņš lūdz, lai tā izdotos. Viņš no visas sirds lūdz, un arī ģimene lūdz, un tu pat varbūt, tas ārsts varbūt pat ir neticīgs ārsts, bet viņš vienkārši izpilda savu uzdevumu, viņš labi izpilda šo operāciju, un tādā veidā tiek atbildēta cita kristiešu lūkšana. Un tā beigās var vairot šī cilvēka ticību. Un varētu teikt, šis cilvēks netika dziedināts mistiskā veidā, nekas pārdabisks netika. Priekš tevis varbūt tas ir pavisam loģiski, un kā es tur atgriezu to, izdarīju šo, visi ārsti to zina, un priekš tevis tas nav nekas īpašs, bet priekš tā otra, viņš var teikt, lūkšana ir uzklausīta, Dievs mani dziedināja, jo Dievs ir devis tev gudrību un tavs aicinājums mīlestībā kalpoja šim otram cilvēkam. Tāpēc tās parastās ikdienišķās lietas ir tikpat lielā mērā pārdabiskas un kalpo otram, kā vienkārši būtu pārdabiska dziedināšana. Un Dievs varētu pārdabiski dziedināt šo cilvēku, bet tā tava kalpošana, ja tu to dari vēl mīlestībā, varbūt tu vēl aizlūdz par šo pacientu, tā ved viņu tuvāk ticībai, tā parāda Kristus mīlestību caur tevi. Tāpēc Dievs ir ielicis mūs. Un visu laiku arī gan baznīcas tēvi un reformāti vienmēr domājuši, ka Dievs, tā saucās tā providence, ka Dievs parūpējas caur ikdienišķām un parastām lietām. Man ir vēl kādi piemēri, kad es biju Šveicē, protams, tur bija arī finansiāli grūti to visu samaksāt. Bija dažādas situācijas, mums bija reizes, kad dators saplīs, mēs arī atbraucām, mums nebija tur mašīnas, bet nevis pārdabiskā veidā, bet tādā ikdienišķā veidā Dievs deva mums gan to parasto opelīti, ar ko braukt uz baznīcu. Viņš deva arī mums finanses, ko varējām samaksāt, bet tas nenotika tā, ka viņas kristu no gaisa, ka maģiski tiktu samaksāt rēķini no nezināmiem kontiem. Tas vienmēr notika aptuveni tā. Mēs iepazināmies ar kādiem cilvēkiem, mēs nevienam nekad neprasījām naudu, pilnīgi nevienam mēs prasījām mūsu tēvam debesīs, jo viņš zināja, ka par mums būs jāparūpēs. Viņš mūs aicināja tādā lietā,
Un vienkārši nāca cilvēks, teica, zini, man bija sirdī jums palīdzēt, un es vēlējos jums šo un šo noziedot. Vai bija cilvēks, kas vienkārši pazina mūs un pārskaitīja mērķis ziedojumu arī uz šo universitāti, šo semināru tieši par mums. Un tādā veidā Dievs vienmēr parūpējās. Un tas nebija pārdabiskos veidos. Tas mums likās pārdabiski, ka mēs lūdzām, bet priekš šiem cilvēkiem, kas to darīja, viņiem tā likās pilnīgi kā normāla lieta. Un šie cilvēki, kas to darīja, viņi strādāja kā ķirurgi. Konkrēti bija, ka ķirurgs atbalstīja, kāda medmās mūs atbalstīja, viens cilvēks bija inženieris, un bija arī citi mācītāji, kas to darīja. Priekš viņiem viņi pildīja viņu ikdienišķo darbu, bet nezinot, vienkārši tā noziedojot, viņi kalpoja mums, un mums tā bija kā uzklausīta lūkšana. Tā it kā Dievs būtu darbojies. Es ceru, ka tu to saproti, un tas liek to uzsvaru parādīt, ka tas ikdienišķais darbs ir tikpat vērtīgs, cik garīgs, vai mācītāja darbs, vai evaņģēlis darbs, vai kā citādāk. Dievs parādās tajās parastajās lietās un vēlas izmantot tevi tur, kur tu tagad esi ielikts. Un es ceru, ka tas liek novērtēt to, ko tur esi aicināts, ka tu caur savu darbu vari kalpot tuvākajiem, vari kalpot citiem cilvēkiem un nest Kristu tur, kur tu esi ielikts. Un tagad mēs parunāsim īsi kad mēs esam parunājuši šo tēmu par aicinājumu, parunāsim īsti par darbu kā tādu. Ko Bībele tad redz par darbu un strādāšanu. Es nezinu, pēdējā laikā esmu iegājis sociālajos tīklos un esmu redzējis, ir dažādi šorti arī YouTube un citur, esmu redzējis, ka ielikt ir video no TikTokiem, pats TikTokā neesmu, ka ir tādas sociālas iezīmes. Tagad marksisms un sociālisms parādas, ka jaunieši negrib strādāt. Ir video pilni, kur jaunieši saka, priekš kam man ir jāstrādā, kāpēc nevar vienkārši saņemt naudu, vienkārši saņemt lietas, lai viņas būtu. Un man tas liekas muļķīgi, es to nevaru saprast, bet es saprotu vienkārši, ka šie cilvēki, šie jaunieši, viņi nesaprot darba jēgu, viņi nezin, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un tas ir tāds liels sātana triks. Visi grib būt youtuberi, gameri, spēlēt spēles visu savu dzīvi vai grozīties pusplika kameras priekšā. Tas liekas tagad mūsdienās ir vienīgais darbs, uz ko jaunieši tiecas, uz neko citu, bet darbā ir kaut kas pavisam labāks. Un par to mēs tagad paskatīsimies, ko tad Bībele īsti māca par darbu. Daudz varbūt nezina, bet darbs ir bijis vienmēr. Darbs bija arī pirms grēkā krišanas. Dievs, kad ielika Ādamu dārzā, viņš teica viņam, lai viņš to kopj un sargā. Tas ir rakstīts 1. Mūzes grāmatā, 2. nodaļā, lai viņš kopj un sargā šo dārzu. Un darbs tad padevās. Darbs bija viegls un labs, un tur arī Ādamam vajadzēja nosaukt dzīvniekus vārdā. Iespējams, viņš fiziski rūpējās par šo dārzu, stādīja tur augus un kokus un visu pārējo. Un Dievs teica, ka tas bija labs. Darbs, viss tas darbs bija ļoti labs. Un arī Dievs pats strādāja šīs 6 dienās. Dievs pats arī uzbūvēja pasauli, 6 dienās arī radīja Ādamu un Ievu, un šis darbs bija viegls, viņš padevās. Es domāju, kā tur Ādams varbūt strādāja bez darbarīkiem, varbūt viņam bija kādi darbarīki, bet ka tā zeme ir daži sprieduši, ka viņa bija mīksta, viņa labi padevās, nebija kaitēkļu, kad augi varēja augt ļoti vienkārši. Un darbs jau bija pirms grēkā krišanas. Tāpēc darbs nevar būt slikts, viņš ir tikai labs, viņš bija labs. Bet notika tāda lieta, ka pēc grēkā krišanas Dievs uzlika darbam lāstu. 3. nodaļā ir teikts, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tas ir Ādama dēļ, ka tev smagi strādājot būs maizi ēst visas savas mūža dienas. Ērkšķus un dažus, lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt. Un sava vaigas sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tā tu esi ņemts, jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev būs jāatgriežas. Dievs uzlika lāstu grēkā krišanas dēļ, viņš neatņēma darbu, bet darbs palika, bet viņš palika grūts. Un te rakstīts, tev būs smagi jāstrādā, vaigas sviedros, 6 dienas nedēļā. Un tā tas ir ielikts, līdz tu nomirsi. Un ir labi to apzināties, un ir labi to jau sākt darīt, piedzīvot, kā tas ir. Un tas tiešām prasa nodošanos un arī izturību. Tas ir, ja fizisks darbs, tas ir fiziski jāuztrenē, pie tā ir jāpierod. Bet tas ir arī labs un ir vajadzīgs tev. Darbs ir nepieciešams tev. Un daudz arī nezina, ka debesīs arī būs darbs. Visdrīzāk, kad mēs būsim arī miruši un būs Jēzus nācis vēlreiz, ka arī debesīs būs darbs. Bet tas būs atkal šis patīkamais darbs.
Un es negribu arī teikt, ka darbs nav patīkams kā tāds. Darbs ir patīkams, un viņš ir arī vajadzīgs. Darbs ir patīkams tādā ziņā, ka viņš var būt grūts, bet viņš var būt arī ļoti piepildošs. Mēs šī pavasarī ar sievu mums bija iespēja uzsākt savu dārzu. Mums ir tāds zemes gabaliņš, kur mēs varējām iegūt, un man likās, es nezināju īsti, ko tas vēl nozīmē taisīt savu dārzu. Viņš nav pārāk liels, aptuveni 60 kvadrātmetri, bet tad, kad vajadzēja sākt uzrakt to visu dārzu, tas prasīja daudzas stundas. Un tas bija grūti, bet tā sajūta, kad es pirmo reizi iedūru lāpstu savā zemē, bija neaprakstāma. Tā bija tāda ļoti interesanta sajūta, tiešām, ka tas ir tavs, ka tu fiziski kaut ko tur dari un investē, un ka tur pilnīgi no tukšuma, no krūmiem kaut kas izveidojas. Un mēs arī varējām novākt pirmo ražu no dažādiem augļiem un dārziņiem, kas mums tur bija savākušies, bet tas bija tik skaisti un brīnišķīgi, un tas tiešām piepilda. Un man arī ir tagad ir tas gods uzcelt tādu mazu dārza mājiņu, bet tas arī bija process, izplānot, pasūtīt kokus un materiālus un celt augstumā un karstumā. Es tur biju 0 grādos cēlu un plus 30 grādos cēlu to mājiņu. Bet tas bija tāda interesanta pieredze un ļoti, ļoti piepildoša. Tiešām vakarā aizejot, nostrādājot 10-12 stundas, iekrītot gultā, ka tu esi tiešām kārtīgi pastrādājis. Un tā tam vajadzētu būt. Tas darbs ir grūts, bet viņš ir piepildošs. Un cilvēki, mēs redzējām vairāk, esam redzējuši, kā vairāk mums tuvinieki aiziet vecumdienās, ka tad, kad viņi beidz strādāt, kad viņi apguļās uz gultas, viņu dzīve, viņu ķermenis, arī viņu prāts ļoti strauji degradējas, ļoti strauji. Mums bija vecmāmiņa, kura varēja kustēties un darboties, bet tad, kad viņa nolikās uz gultas, pēc gada viņa jau aizgāja. Viņa jau sākās demence pēc pusgada, viņa mūs arī sāka neatpazīt. Tas vienkārši parādīja, ka tas darbs ir arī cilvēkam nepieciešams. Tīpaši vīriešiem smags fizisks darbs ir nepieciešams. Tāpēc darbs piepilda un viņš ir nepieciešams. Tas cilvēka darbs arī, Dievs mūs ir radījis kā radošus, un ir teikts, ka mēs esam radīti viņa līdzībā, un mēs redzējām, ka Dievs strādāja, un arī Jēzus strādāja. Šis darbs ir arī tāda Dieva darba atdarināšana. Mēs piedalāmies tad Dieva radīšanā, jo Dievs ir radītājs. Mēs redzam, dzīvnieki īsti nerada. Viņi var maksimums likšdiņu uztaisīt, bet īsti neko vairāk. Bet mēs varam radīt, un mēs esam arī radoši, mēs varam celt un varam attīstīties un pētīt, un tas ir mūsos ielikts, un tāpēc tas ir ļoti piepildoši. Un tāpēc Dievs ir uzticējis mums valdīt, pakļaut un vairot. Ja šo likt augiem vairoties, arī mums pašiem vairoties un pakļaut visu zemi un pārvaldīt to. Un tas tiešām arī to lietu izgatavošana, prasme, tas viss piepilda un sniedz gandarījumu dzīvē jēgu, un tas ir vēl viens aicinājums, kurā mēs esam aicināti. Un te vēl varētu runāt arī par sabatu, ka mums ir arī sabats nepieciešams, viss nav tikai par darbu, bet sabats, kas ir sabats? Sabats ir brīvdiena, vienkārši sakot. Tā parasti ir bijusi sestdiena jūdiem, bet mūsdienās cilvēki, mēs rietumos sakam, ka tā ir svētdiena, bet tā ir viena diena nedēļā, kur tu fiziski smagi nestrādā, kur tu atpūtini savu miesu, izmanto to kādiem hobijiem, laikam ar ģimeni un tādām līdzīgām lietām, bet tas sabats, viņš parāda Dieva providenci, Dieva gādību. Tā brīvdienas ieturēšana parāda to, ka viss nav mūsu rokās. Un nereti arī kristieši, kad viņi nestrādāja, un ir pasaulīgi cilvēki, kur strādā visu laiku 7 dienas nedēļā, pa naktīm un ar stresu, ka reizēm kristieši darot to pašu darbu un ņemot pat vēl brīvu, reizēm Dievs pat par viņiem parūpēs vairāk, ka viņiem pat pietiek vairāk. Un Luters ir teicis tādu teicienu sakarā ar darbu, viņš teicis, lūdz tā, it kā darbs neko nelīdzētu, un strādā tā, it kā lūgšana neko nelīdzētu. Vēlreiz lūdz, it kā darbs neko nelīdzētu, bet strādājot kā lūgšana neko nelīdzētu. Un te ir abi divi iet kopā, ka tu strādā un ka tu lūdz, un caur šo lūgšanu Dievs gādā par tevi. Viņš dod tev darbu, viņš dod, ka tev priekšnieks var samaksāt, ka ir klienti, kuri nāk, ka tev izdodas eksāmenos, ka tev izdodas tur, kur tu esi aicināts un ielikts, bet tu arī dari un strādā. Gustavs Vingrens ir teicis, Dievs dod vilnu, bet ne bez darba. Ja tā ir uz aitas, tad apģērbi no tās neuzšūt. Te vienkārši pateikts, ka Dievs dod iespējas, bet tev ir arī jādara, tev jāstrādā, lai tu to varētu izmantot. Un tāpēc kristietis arī staigājot ticībā, strādājot un atpūšoties, var
var dzīvot un strādāt kā Dieva dāvanu kanāls. Jebšu, ka strādājot un arī atpūšoties, parādot un lūdzot, ka Dievs ir tas, kurš rūpējas, citi var nākt pie tevis, pie Dieva. To var būt kā tas kanāls, kā tāds vidutājs starp cilvēkiem un Dievu. Un tāpēc es jau minēju pagājušajā reizē, ka evanģelizācija visefektīvāk var notikt tieši aicinājumā, tieši tur, kur tas ielikts. Caur to var rasties dabīgas iespējas liecināt, uzaicināt kādu kolēģi, kursa biedru uz baznīcu, tas rodas dabīgi. Un kristiešiem nav jānošķiras no pasaules, nav jāizlīgs kaut kādās garīgās lietās. Mēs iesmējām Šveicē, mēs dzīvojām kalnā, mēs teicām, tas bija svētais kalns, jo tur visi bija ticīgie, bet tas tā nav vajadzīgs. Tieši tur Luters arī tāpēc reizēm ir izsacies skarbi par mūkiem, kas dzīvo un liekas, ka viņi kalpo Dievu un beigās viņi nekalpo nevienam. Viņi sevi apmāna caur to, jo tā vietā viņi būtu varējuši palīdzēt tiešām kādiem cilvēkiem. Un tāpēc abi darbi, gan tāds fizisks un garīgais darbs ir garīgi, jo caur to var kalpot Dievam. Un es jau tāpēc teicu, man kā mācītājiem ir mazāk iespēju tikt pie cilvēkiem, iepazīt cilvēkus, bet tev esot tur, kur tas ielikts, tev ir lielāka iespēja parādīt Kristu citiem, lielāka un arī tāda vieglāka pieeja uzaicināt šos cilvēkus uz draudzi un uzsākt kādu arī garīgu tematu. Un citas reliģijas, piemēram, hinduisms un budisms, uzskata pasauli un miesīgo par sliktu, ka tas viss, kas ķermeniskais, ka tas ir slikts. Bet mēs, kristieši, ticam, ka Dievs radīja pasauli un ka tā ir laba. Un arī Kristus mums kalpoja caur ikdienišķajām lietām, kā jūs bija teicis, un arī mācekļiem bija dažādas profesijas, un iespējams arī daži no viņiem pēc tam atgriezās arī ikdienišķajās profesijās. Tāpēc mums nevajag nošķirties no šī, mums nevajag aiziet prom no tā. Un noslēgumā tuvojoties Mateja 6. nodaļā, tā ir kalna uzruna, un Jēzus tur runā par naudu. Tā visa nodaļa praktiski ir par naudu, arī par citām lietām, bet tur viņam saka no 24. līdz 34. pantam kādus tādus svarīgus vārdus. Viņš tur runā par naudu un saka, ka cilvēks nevar kalpot diviem kungiem. Un tur viņš saka, viņš nevar kalpot Dievam un mamonam. Un mamons ir naudas dievs. Un interesanti, viņš saka, nevar kalpot Dievam un mamonam. Mums liekas, ka viņš teiks sātanam, bet viņš saka, tieši naudai nevar kalpot. Un tur ir tas slavenais piemērs, kur Jēzus saka, ka viņš piemin putnus un lilijas un puķes dārzā, ka putni nekrāj šķūņos, viņi neiepērkas iepirkuma veikalos, viņiem nav nekādi uzturu krājumi, un arī ka puķes, ka viņas nevelkā drēbes, ka viņam nav kleitu un džemperu, bet tomēr abi var izdzīvot. Puķes ik nakti izdzīvo, un arī putni ik katru dienu sakrāj to ēdienu. Un putnis katru rītu, Luters ir teicis, ka viņš dzied Dievam slavas dziesmas, ka viņš pasakās Dievam tajās dziesmās, bet viņam nav priekš tā fiziska pamatojuma. Iedomājies, ja tu būtu putna vietā, ja tev katru rītu, ja tu pat nezinātu, ko tu vakarā ēdīsi, jo to nebūtu ne šķūņu, ne naudas, ne iespēju iepirkties, vai tu varētu slavēt Dievu, vai tu varētu paļauties, ka Dievs par tevi parūpēsies. Mums tas būtu grūti, vai ne, cilvēki, bet mums tas ir jāmācās. Bet putnis, interesanti, viņš katru dienu atrod šos graudiņus. Un ne tikai sev, bet arī saviem bērniem atrod, un viņiem vienmēr pietiek. Un viņi var mierīgi dziedāt šīs dziesmas, paļāvībā uz Dievu. Un to mēs varētu no viņiem mācīties. Kā viņi to dara, ka viņi paļaujas uz Dievu. Bet redz, tas putniņš, viņam šis grauds mutē neiekrīt. Un te ir atkal tas pats, ka Jēzus saka, ka Dievs parūpējas, vai ne? Dievs izdara to, ka šis putniņš var atrast to graudiņu, bet šam putniņam pašam ir jāizlido, jāmeklē, jāatrod, jāieliek tas mutē un jāpēd. Un katru reizi jādodas no jauna meklēt, un katru reizi viņš arī var atrast. Viņš strādā, bet tas ir Dievs, kurš gādā. Un Jēzus saka šajos pantos, viņš saka, ka mēs esam vēl daudz vērtīgāki kā putni un puķes. Viņš saka, ka mēs esam daudz vērtīgāki, ka dzīvība ir svarīgāka kā manta, ka viņš redz mūs, un viņš saka, ja mēs tieksimies pēc debesu lietām, ja mēs būsim tanī aicinājumā, kalposim savam tuvākajam, viņš saka, viss pārējais taps piemests. Dievs parūpēsies visu pārējo, un tā viņa providence, tas, ko viņš dod,
tās ir Dievs, kurš darbojas. Arī caur citiem cilvēkiem, caur taviem kolēģiem, darbiniekiem. Es ceru, ka jūs to šajā raidījumā sapratāt, ka Dievs darbojas caur citiem cilvēkiem. Arī caur nekristiešiem cilvēkiem, nekristīgiem cilvēkiem Dievs arī darbojas. Un to mums ir svarīgi saprast. Tāpēc Bībelē pat ir pavēlēts strādāt. Mums ir pavēlēts arī atpūsties. Bet mums ir arī apsolīts, ka Dievs ir tas, kurš parūpēsies. Un viņa tā rūpēšanās izpaužās ikdienišķās lietās caur cilvēkiem, kuri pilda un ir savā aicinājumā. Jēzus šajos pantos arī saka, ka mums ir aizliegts sūdzēties, ka mums nebūs zūdīties to lietu dēļ. Un to kopumā arī savelkot, tad, kad mēs arī beigsim sūdzēties, kad mēs beigsim skatīties uz nākotni, uz aicinājumu, kurš mūs vēl gaida, bet sāksim pateikties. Pateikties par to, ko Dievs ir devis, zinot arī, ka viņš parūpēsies turpmāk par mums. Tad arī mēs varēsim dziedāt kā šie putni slavas dziesmas Dievam, apzinoties, ka viņš ir tas, kurš gādā un parūpējas par mums. Un ka galu galā svarīgākais ir tā dvēseļu pestīšana. Un mums ir jābūt pateicīgam, ka mums ir ēdiens, ka mums ir darbs, vai arī ka mums ir vecāki, kuri par mums gādā. Un tas ir tieši Dievs, kurš parūpējas mums caur šiem cilvēkiem. Kas mums vēl ir nepieciešams? Ja tev iedrošināja šis raidījums, tad aizsūti to kādam, kuru tas varētu iedrošināt, un nodalies ar to ejot uz lkr.lv /raidījums /vērtību kompas. Un tu vari arī piedalīties šī raidījuma veidošanā, atstājot atsauksmi vai liecību vai ideju nākamajām tēmām, dodoties uz e.uz /vērtību kompas, rakstot to bez garumzīmēm. Es vēlos vēl lūgt par tevi noslēgumā. Paldies, Dievs, par katru klausītāju, par katru jaunieti, par katru, kurš ir sava aicinājuma meklējumos. Un es lūdzu, lai tu palīdzētu izprast šo uzticēto aicinājumu šī cilvēka dzīvei. Dod tiešām arī prieku un gandarījumu arī vienkāršajās lietās, arī pildot mājas darbus, ejot uz skolu, arī dod prieku, arī esot sadraudzībā ar draugiem, arī jauniešu vakarā vai arī esot draudzē. Tajās vienkāršajās lietās tiešām dot prieku un gandarījumu un arī spēku izturēt tās, arī drosmi iet tanīs un arī mācīties no šīm pieredzēm. Un es lūdzu arī, lai tu dotu šim cilvēkam paļāvību, ka tu esi tas Dievs, kurš rūpēs, ka mēs varam paļauties uz tevi, zinot, ka tu gādās, ka tu dosi to darbu, ka tu dosi arī otru pusīti, ka tu dosi arī, kas citi klausās, varbūt arī bērnus, ja pie tiem nevar tikt tiešām, ka tu esi tas, kurš rūpēsies un rūpējas un arī turpinās rūpēties. Paldies tev par to, par šo visu arī, ko mēs varējām dzirdēt šajā reizē, un es lūdzu, lai mēs varētu piedzīvot to, lai mēs varētu piedzīvot to, kā mēs varam spīdēt citiem, kā gaismu parādīt Kristu caur tevi, caur mums, ka mēs Kristu varētu caur mums parādīt mūsu citiem šiem cilvēkiem. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Tāpēc arī jaunieši, īpaši arī vīri, esiet stipri, esiet droši, esiet paļāvīgi un uzvedaties kā vīri. Jā. Tiekamies nākamajā raidījumā.